Pēc šī video noskatīšanās tu zināsi 10 tēmas, kas vienmēr parādās vidusskolas augstākā līmeņa matemātikas eksāmenā. Un tev būs skaidrs tieši, kā sagatavoties šim te eksāmenam. Šis video ir domāts gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem. Esmu Ernests Kazakevičs, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts matemātikas olimpiādē un 1. vietu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Un tagad mans mērķis ir pastāstīt piņķerīgo matemātiku jauniešiem saprotamā valodā. Video plāns ir sekojošs. Pirmais ir iepazīsimies ar tām 10 tēmām, kas vienmēr parādās eksāmenā. Otrais, es jums parādīšu 2 veidus, kā sagatavoties eksāmenam. Un trešais, es atbildēšu uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Pēdējos 2 gadus esmu pētījis eksāmenus un uzdevumus esmu sagrupējis 10 galvenajās tēmās, kas vienmēr līdz šim ir parādījušās jaunās programmas Skola 2030 eksāmenos. Šīs ir 10 tēmas, kas parādās vidusskolas augstākā līmeņa matemātikas eksāmenā. Pirmā tēma ir kombinatorika varbūtība, kas arī ir optimālajā līmenī, bet te jau ir sarežģītāk. Ja? Jāmāk ne tikai izreikināt tās kombinācijas, variācijas, permutācijas, bet jāmāk veikt arī dažādas darbības. Un varbūtība arī vairs nav tajā vieglajā veidā, ir jāsaprot arī, kas ir nosacītā varbūtība, un jāmāk pielietot visādi tie varbūtības simboli, kas nav obligāti jāzina optimālajā līmenī. Tālāk, otrais mums ir virknes, ja mums ne tikai jāzina specifiski ģeometriskā progresība, mums jāzina pa virknēm vispārībā, kas skaidrās ierobežot, neierobežota virkne, augstoša, dilstoša un kā to var reāli aprēķināt, ne tikai vienkārši pateikt, ka tāds izskatās. Trešais - polinomi. Te nāk iekšā Ņūtona binoms, polinomu dalīšana, augstāku pakāpes vienādojumu atrisināšana, viss tas ir šeit. Tāpēc nonākam pie 4. tēmas, kas ir moduļu logaritmi, pārsvarā tie ir logaritmi, bet pēdējā gadā parādījās arī moduļi. Jāzina, kā atrisināt gan logaritmiskos vienādojumus un nevienādības, gan arī vienādojumus, kuros ir moduļi un nevienādības, kuros ir moduļi. Tālāk mums ir funkciju analīze, tāda jāmāk uzskicēt grafiks, jāzina, kas ir inversā funkcija, jāzina, kas ir robeža, kā var aprēķināt robežu, ja tas simbols lim, kā tikt galā ar nenoteiktībām un visu to, kas piederās pie šī. Te mēs nonākam pie 6. tēmas, kas ir atvasinājums, kas ir man personīgi mīļākā tēma. Jāzina, kas ir atvasinājums, kā atvasināt, ko nozīmē atvasināt, jāzina, kā atvasinājumu var izmantot, lai atrastu funkcijas maksimumus un minimumus, nezīmējot pašu funkciju. 7. tēma mums ir integrālis, kas ir mana 2. mīļākā tēma. Jāzina, kas ir integrālis, ko tas nozīmē, kā aprēķināt noteikto integrāli, kā aprēķināt nenoteikto integrāli un ko vispār parāda tas integrālis. 8. ir trigonometrija. Ja vairāk fokusu optimāla līmenī bija tieši uz sinusiem, uz kosīnusiem, tad tagad augstākajā līmenī nāk klāt vairāk sarežģītākas formulas un fokus vairāk ir uz tangens, ja, tangens izteiksmēm un tangens vienādojumiem. Tad 9. tēma mums ir vektora stereometrija. Tagad mums vektors moka nevis tā vienkārši parastā plaknē, bet gan telpā. Un arī jāzina tā pati vecā labā 3 perpendikulu teorēma, jo ļoti populāri augstākajā līmenī ir paprasīt kaut ko aprēķināt slīpējā prizmā. Un 10. ir indukcija. Katrā eksāmenā vismaz viens uzdevums no 2. daļas ir vienmēr bijis par indukciju. Tātad jāzina, kā izmantojot indukciju pierādīt virkni, summu un dalījumu. Un tagad pārējām pie 2. punkta, jeb 2 veidi, kā sagatavoties eksāmenam. Un pa lielam tagad tev ir 2 iespējas. Pirmā iespēja - vienkārši paņem pierakst šīs tēmas, ko es pateicu, visu, kas ir jāzina, un tad pakāpeniski ņem rokā matemātikas grāmatas, interneta resursus kopā un sāc atkārtot šīs tēmas līdz eksāmenam. Plus ir tādi, ka tas ir pilnībā bez maksas, un pa lielam to var darīt, kā tu to vēlēsi. Ja mēs apstamies uz mīnusiem, tad pirmkārt, tas aizņem baigi daudz laika visu to atrast. Otrais, liela brīvība var arī dot risku apjukt, kas vispār ir jādara. Tad ir jāzina, kur vispār atrast tos materiālus, un nav nekādas struktūras, kā tam visam iet cauri. Kas man personīgi, tad es gatavojos eksāmenam pirms 2-3 gadiem, tad man bija tāds, jā, man ir eksāmens, bet ko tieši atkārtot un kādā secībā, kas būs, kas nebūs, kādā secībā man iet un cik daudz tam visam cauri vispār jāiet. Un galu galā šie vairāk šķēršļi, kas rodās, noved pie tā, ka grūti sev pierunāt ir un vajag diezgan daudz disciplīnas, lai saņemtos šo te darīt. Un otrais variants ir izmantot manu sagatavošanās kursu, kur ir 30 minūšu video un treniņu uzdevumi par katru no 10 tēmām, ko es iepriekš nosaucu. Jā, mīnus ir tāds, ka ir jāveic $100, jeb tas ir kaut kāda 90 eiro investīcija, bet no plusiem pirmkārt nav jātērē laiks rakņājoties par kaut kādiem random grāmatām un meklējot kaut kādās random sketchy saitēs internetā kaut kādus resursus, un tad ir sastādīts soli pa solim plāns, kas ir jādara. Ir konkrēti pateikts, kādā secībā, kas ir jādara, kas man liekas, ja man būtu tāds saraksts, šāds te
secību konkrēti, kā sagatavoties eksāmenam, es būtu tik laimīgs reāli. Tāpēc arī šo izveidoju, jo man tāds nebija pirms 2-3 gadiem. Un pa lielam šī kursa mērķis ir minimizēt šķēršļus, lai pēc iespējas vieglāk ir sākt gatavoties eksāmenam, un tas prasa pēc iespējas mazāk disciplīnas, lai to darītu. Ja mēs apskatāmies kursu struktūru, tad mēs varam redzēt, ka rekur smuki viss rekur parādīts, 10 sadaļas pa 10 tēmām, ja, tad rekur ir stratēģijas, tad ir formula analīze, ja, sarisināti priekšā visi pēdējie eksāmeni, ja, kur es arī paskaidroju, kā tieši es domāju par katru uzdevumu un kā es viņu atrisināju video formātā. Un beigās ir bezgalīgais treniņu tests, ja, kas neļaus neko aizmirst līdz pat eksāmena dienai. Tātad pa lielam mēs šīs abas izvēles varam pielīdzināt kā lidošanu ekonomiskajā klasē vai lidošanu pirmajā klasē. Ja ekonomiskā klasē ir lēta un dabūt tevi no punkta A uz punktu B, bet tev ir ilgi jāatškarējās, lai vispār paspētu nopirkt lētās biļetes, tad tev pēdējiem jākāp lidmašīnā, jāsēž neērtos krēslos, jābūt iespiestam tur starp pārējiem, kādam blakus tur bērns raud un bļauj pilnā skaļumā, un tad tev apsēžās vēl kāds blakus, kurš laik klepo, šņauc degunu, un tev liekas, ka tūlīt apslimsi, un beigās tu izkāp no tās lidmašīnas, un un tu esi nonācis no Rīgas Tenerifē, bet tas ceļš tur ir bijis diezgan samocīts. Jā, pirmā klase ir dārgāka, bet tu vari pirkt biļetes bez steigas, pirmais kāpt lidmašīnā, sēdēt labākajos krēslos ar daudz vietu kājām, stjuarte tevi laipni sasveicinās, uzrunā, piedāvā dzērienus, pa ceļam tu satiec kādu slavenību, un beigās lidojums vesels piedzīvojums, nevis non-stop mocības un stress. Nu, te pašās beigās jautājums ir tāds. Vai tu vēlies būt tas cilvēks, kas vēlās ietaupīt katru pēdējo centu un mocīties ekonomiskajā klasē, vai arī tu vēlies būt tas cilvēks, kurš ir gatavs samaksāt vairāk un izbaudīt ceļojumu pirmajā klasē? Spied lejā uz pogas, sākt mācīties tagad, iepazīsties ar visu kursu struktūru, reģistrējies un sāc mācīties jau šodien. Pirmais, kad vislabāk sāk gatavoties eksāmenam? Jā, teorētiski izmantojot kursu, tam var izskriet cauri 2 nedēļās un būt daudz maz kaut cik gatavam tam eksāmenam, bet es tomēr stingri iesaku kursu sākt jau tagad un sākt palēnām iet cauri. Labāk pasēdēt vairākus vakarus pa stundiņai, nekā pāris dienas no rīta līdz naktī. Ja, piemēram, tā kā mēs ēdam burgeri, ja mēs neņemam burgeru un uzreiz visu nebāžam mutē, mēs pa kumosiņam lēnām ēdam, līdz mēs visu apēdam. Otrais, kāpēc tāda cena? Cena ir $100, tāpēc, ka šis cenu slieksnis nošķir tos, kas nopietni pieiet gatavošanai eksāmeniem, no tiem, kuri vienkārši ķep grib paspēlēties ar to kursu. Ja? Jo, ja, piemēram, es kursu atdot pa €5, tad daudz skolēni vienkārši nopirktu to kursu un vienkārši pa viņu aizmirstu tā, kā viņš nekad nebūtu bijis. Tāpēc ir svarīgi, ka jūs noliekat galdā tos $100, jeb kas ir aptuveni kaut kādi €90, un pie tam, kas ir €90, ja tie €90 var palielināt varbūtību, ka skolēns nepaliek otro gadu un nečakarējās ar to visu atkal. Un palielināt varbūtību tikt labā augstskolā un strādāt labi pelnošā darbā. Un tad arī attieksme uzreiz ir pilnīgi savādāka. Manos dārgākajos kursos un pakalpojumos vienmēr ir vislielākais izdošanās procents. Trešais, kāpēc cena ir dolāros? Pavisam vienkārši tas ir tāpēc, ka platforma, kur esmu izveidojis kursus, ir bāzēta Amerikā. Tāpēc cena ir dolāros. Ceturtais, kāda ir garantija? Tas būtu nepareizi, ja es jums garantētu 100%, ka viss izdosies un jūs dabūsiet tieši tādu rezultātu, kā jūs gribējāt. Un ja jums kāds to garantē, tad vienkārši skrieniet pa taisno otrā virzienā. Jā, es jums varu parādīt labās atsauksmes, un jā, es jums varu parādīt veiksmes stāstus, bet galu galā katra skolēna situācija ir savādāka, un rezultāts ir atkarīgs no tā, cik nopietni skolēns pieiet kursam. Un tas, diemžēl, ir ārpus manas kontrolas. Piektais, vai var dalīties ar draugu? Jā, un es pat ieteiktu to darīt. Jūs droši varat samesties kopā, ja tur 2 draugi par €50 vai 4 draugi par €25, un uztaisīt kontu, ko jūs tā kā visi varat lietot vienu to pašu kontu. Vienīgi tad jums katram jāpieraksta tas savs progress, ja jo katrs tā kā ies citādi nebātam cauri, un plus jābūt tādiem draugiem, kam jūs uzticētos, ka viņi jums nenozagt kontu, ja jūs burtiski atdodat e-pastu un paroli tam kontam, un ja tas ir draugs, kuram jūs neusticaties, tad teorētiski viņš var samainīt paroli un jūs vairs netiekat iekšā tajā kontā. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi ar to. Sastais, vai varēs izmantot arī nākamgad? Jā, nopērkot kursu, tev būs mūžīga pieeja, iekļaujot visus atjaunojumus, kas būs nākamajos gados. Tā kā, ja tu esi vecāks,
un šogad eksāmens ir vienam bērnam, un nākamgad vai aiznākamgad vai aiznākamgad būs otram bērnam tas pats eksāmens, tad šis ir tā kā izcils piedāvājums. Vai arī tu pabeidz to kursu, tu noliec eksāmenu, un tad var pārdot kādam savam draugam, kas iet jaunākajā klasē par lētāku cenu, piemēram, par 50 eiro, un tad dabū tos 50 eiro apakaļ, un beigās iztērēja tikai 40 eiro uz to kursu. 7. Ko darīt, ja skolēnam nav laika? Tad kursu var izmantot jebkurā dienas stundā un tādā tempā, kā jūs vēlaties. Tāpēc man nav laika īsti nav attaisnojums. Un vai tiešām skolēns ir gatavs atslābt un riskēt ar to, ka jāatsēž ir vēl viens gads skolā? 8. Kāpēc tik mazas sadaļas? Esmu redzējis vairākus kursus, kur ir sabās tik daudz materiāla, tik daudz viss kaut kas, ka beigās vispār nav skaidrs, ar ko sākt, ar ko beigt, un puse no tiem materiāliem netiek izmantot. Tāpēc esmu salicis visu konkrēti, īsu un kodolīgi, soli pa solim, tikai ar to, ko vajag, bez nekā lieka. Jo galu galā jūs man maksājat par to, lai es jūs sagatavotu eksāmenam, nevis par to, lai jūs sēdētu stundām ilgi šķirstītu cauri materiāliem, kuri beigās nemaz nebūs eksāmenā. 9. jautājums. Ko darīt, ja esmu skolēns un man nav naudas? Manuprāt, šis ir vieglākais pirkums, par ko pārliecināt vecākus. Ja? Jo tu esi pārliecinājis vecākus, lai nopērk tev kaut kāds random našķus, random jaunas drēbes, lai aizved uz tevi random tusiņu. Un ja tu pieiet vecākiem vienkārši godīgi pateikt, reāli gribi sagatavoties matemātikas eksāmenam, un tev ir svarīgs tavs matemātikas eksāmena rezultāts, tad es domāju, ka pilnīgi noteikti tavu vecāki atbalstīs to domu, un vecāki būs reāli gatavi iztērēt nedaudz naudu tādā lietā, kas var mainīt dzīvi. Un 10. jautājums, ko darīt, ja nesanāk maksājums? Ja tā kā platforma ir bāzēta Amerikā, tad dažreiz var būt tā, ka nesanāk tas maksājums. Tāpēc tagad uz ekrāna vai arī pašā apakšā lapai es būšu norādījis konta numurus, kur var pārskaitīt naudu ar konkrētu maksājumu uzdevumu. Un 24 stundu laikā es to apstiprināšu un iedošu jums piekļuvu kursam. Spied lejā uz pogas, sākt mācīties tagad, iepazīsties ar visu kursa struktūru, reģistrējies un sāc mācīties jau šodien.